Ak, Dievs, man tik slikta atmiņa ir. Nē, nu, tu ar šito jautājumu es nebiju tam gatava. Gada reiz 300. Es domāju, ka 990,900. Ko? Paga. Tu saproti, ka nesturies uz to, ka ir bijis rīts agrs, ka tās domas joprojām nespēja sarēķināt. Pirmais variants. 612. Stabili. Es vispār biju domājis, ka mums ir 16 gadi. Līdz es uzzināju, ka mums ir 18 gadi. Trešais variants, 612. Mēs laiku neskaitām. Es nezinu. Otrais, trešais, nezinu. Vispār nesaprotu. Es nezinu, man cipriem ir grūti. Četri. Nu, ziņām noteikti, bet es domāju, ka vairs nevienam. Mēs esam unikāli. Es vispār domāju, ka Latvijā ir ļoti maz raidījumu, kuriem ir 18 gadi. Ziņām, protams, bet raidījumu, kuriem ir 18 gadi, es domāju, ka ir ļoti maz. Ziņas, bez tabū. Tad 2. Bez 90 sekundēm 3. 3. Lai būtu 7. No 7 līdz 9. No 7:30 līdz 9. No 7 rītā līdz varētu būt 8 vai 8:30 kaut kas tam līdzīgs. Pagaidi, vai no 7 vai 8, 7 vienlaiks. No 7 līdz 9. No 7 līdz 8:15. Es sev pierunāju tikai ar 2 modinātājiem, nav citu varianta, un nu vēl ir obligātais rituāls. Es nevarētu bez ieiešanas dušas, jo tas ir brīdis, kad es sāku mosties. Tā baigi nav jāpierunā. Es vienkārši kādreiz es biju izteikti pūcis, tagad esmu izteikts cīrulis un ar pirmajiem mirkļiem jau viss ir ok. Es jau vienkārši piedraudu, tikai draudu stratēģiju, tur nekāds burkāns nestrādā. Man būs ļoti garlaicīga atbilde. Pienākums sajūta. Vienkārši tas, ka tu zini, ka tev ir jāceļas un tu vienkārši celies. Jo daudz mēdz vaicāt, kā tu vari piecelties, bet vienkārši ceļos. Jo, godīgi sakot, es neesmu rīta cilvēks, es vairāk esmu vakara cilvēks. Bet vienkārši tu no rīta pamosties un, jā, es dodos uz darbu. Man ir traks modinātais, un tad arī suņi kā traki pieceļās. Un tad man vairs nav variantu, jo viņi izplēšās pa visu gultu, un tur vienkārši vairs nav vietas. Nē, viena lieta gan. Es zinu, ka te būs darbā kafija, tad es mājās to nedzeru, un tad tā kafija ir tā kā multenēs rāda citreiz. Tu zini, ka ir kaut kāds aizmidzis tāds tēls animācijas filmā, un tad viņam aptinās ap degunu kafijas vai kaut kāds aromāts, vai lazāņas, vai kaut kāds, un tad viņš tā kā aizmiegtām, pusaizmiegtām acīm tā iet, un es tā ienāku darbā, un tad noteikti tas brīdis. Nu, un foršie kolēģi, tas ir īstenībā tas, kas arī uztur to mūžumu. Tad, kad es nīru, man šķiet viena no tām, no spilgtākajām atmiņām ir tad, kad man tiešraidē bija jānirst karjerā, nevis mīru, bet nīru. Bija tiešraide, un man bija jānirst un jāintervē šie cilvēki, kas veic talku karjerā. Un, jā, es pirmo reizi nīru zem ūdens, un man sākās tāda maza klaustrofobija. Es atceros, es nesapratu, kur kas notiek, un tā, bet tas bija piedzīvojums. Absolūti nereāli atbildāms jautājums. Tāpēc, ka tev būs nopietna atbilde. Tāpēc, ka 18 gadi tas varbūt ir maz, bet patiesībā sakot, tas ir daudz, un tu saproti, ka tu esi bijis ar kolēģiem vēstures liecinieks ļoti daudziem būtiskiem notikumiem Latvijā. Man liekas, tā bija viena no pirmajām tādām lielākajām jubilejām, kad mēs svinējām vēl neatceros, kurā gadā, varētu būt 5 gadu jubileja vai aptuveni tāda, kad mēs visi lidojām ar lidmašīnītēm, mazajām brīvvietīgajām lidmašīnītēm mūs izlidināja, tā kā tas bija tāds viens no spilgtākajiem iespējiem, kas ir palicis atmiņā. Bija forši, ka mēs pēc Covid, jau tādā, pa vidu starp Covid lielākajiem viļņiem, mēs 900 komanda visi kopā aizgājām pārgājienā, un tas bija jau tāds
agrs pavasaris, bet viss vēl bija nenormāli slīdens, un mēs kā pingvīns tā vienkārši slīdējām pa meža takām, bet bijām visi kopā, tas bija forši. Tas, kas man ir palicis atmiņā pavisam noteikti, ir, ka mēs sēdējām pie šī galda un nostrādājām avārijas signalizāciju. Šajā telpā sāk skanēt lūdzu, visiem obligāti jāpamet telpa, un mēs kaut kā mēģinājām no tās situācijas iziet. Izgājām ārā, un tur jau mūs sagaidīja Anita Mužniece, izglītības ministre, kas bija ieradusies uz interviju, un viņa bija izbrīnīta, kāpēc ārā ir tik daudz cilvēku. Un šķita, ka viss raidījums ir norauts, mēs vairs neatgriezīsimies, taču skatītājs, es domāju, pat nepamanīja, jo ātri vien tika atrasts, ka tas ir viltus, ka tā ir viltus trauksmē. Anita Mužniece iesēdās krēslā, mēs sākām interviju, varbūt kaut kādu minūtīti nokavējām, bet tas viss bija tā, ka nemanot. Tik ļoti emocionāli dažādi mirkļi, jo tās ir bijušas gan traģēdijas, gan svētki, gan svinības, gan kādi emocionāli pārdzīvojumi, gan pozitīvi, gan netik pozitīvi. Un tie ir bijuši prieka mirkļi, un tas ir bijis tā, ka zozāde ir uzmetusies citreiz ēterā no kaut kādas sajūsmas vai muzikāla priekšnesuma, tāpēc es pat nevaru izdalīt to vienu, jo patiesību sakot, tas ir tā kā mūsu dzīves, kurā ir grūti izdalīt kaut ko, jo tā viss ir tāda viena liela kopsakarība, kurā mums ir jāizdzīvo katrs mirklis, gan tas brīdis, kad mēs esam kaut kur augšā, gan tas brīdis, kad mēs esam kaut kur zemāk. Mostamies agri, mostamies 5. Jautri. Priekš jums? Kopā? Kopā. Vienmēr kopā. Vienmēr kopā.